šodien papardes ziņās. Aizvadīti vasaras saulgrieži, saguruši, bet laimīgi Jāņu bērni ir atgriezušies savās mājās un aktīvi sociālajos tīklos dalās piedzīvotajā. Par aizvadītajiem vasaras saulgriežiem, dabu un harmoniju papardes zieda meklējumos uzrunājām sastaptos līgotājus. Saka, ka papardes zied tikai vienu reizi gadā, un tas ir Jāņu naktī. Un jūs zināt, kā viņi izskatās? Baidos, ka es pati nezinu, kā tas izskatās. Neviens viņu jau to papardes ziedu nav redzējis, bet pēc nostāstiem saka, ka viņa varētu būt sarkana un augt dziļi mežā. Es zinu, papardes zieds ir ļoti skaists. Viņš ir ar tādu ziediņš ir ar zelta krāsā, viņš spīd mēnesis gaismā. Un visforšāk ir viņu meklēt kopā ar draugiem, ar uzticamiem cilvēkiem. Sakiet, lūdzu, kuru viņu labāk meklēt? Īstenībā viņu var atrast visdažādākajās vietās. Piemēram, šogad, lai nebūtu tālu jāiet, mums puiši sagādāja, saveda papardes jau tuvāk mājai, un tad mēs tur meklējām turpat netālu no svinību vietas. Bet citreiz var iet pļāvās, kur zied dažādi ziediņi, arī papardes, var iet mežā. Ļoti daudz, kur var atrast. Atmiņu top 10 ir nacionālie ēdieni, atrakcijas un rīta rasa. Tomēr no gada uz gadu notikums numur 1 ir papardes zieds. Šī fenomena pētījumos Nacionālā botāniskajā dārzā Salaspilī devās vēsturnieks Josifs Ročko un dendrologs Andrejs Svilāns. Tāds viens no mūsu noslēpumākajiem augiem, protams, ir mūsu papardes. Ja daudzi augi, kas mums ir visapkārt, kaut vai šis pats rododendrs, mēs skaidri redzam, tagad viņš zied, pēc tam viņam būs pogaļas, ābele mums zied, pēc tam ir āboli un tā. Papardei lapas ir smukas, lapu daudz, ziedus un augļus laikam neesam redzējuši. Es domāju, ka tieši tāpēc jau varbūt tas arī ir šis noslēpumainais plīvurs ap to papardi savijies, jo arī folklorā, visas puķis skaisti zied, papardīte vien nezied, tā ka tas viss ir folklorā aizgājis. Te būtu jāpiekrīt, ziedu nav. Tomēr valodnieki atšķirībā no dabas pētniekiem stāsta, kādi tie papardes ziedi patiesībā ir. Turpina Sandra Ūdre. Paparde ir tāds īpašs augs, tai nav ziedu, bet latviešu tautas dziesmās runā par zelta, dimanta, sudraba ziediņiem, ka tā zied sudraba rasu mētādama. Tas būtu pielīdzināms, tas tāds brīnums ieraudzīt papardes ziedu, tas būtu brīnums, kā paiet zem varavīksnes vai izlīst caur koka sakni. Izlīduši caur papardes sakni, Josifs Ročko un Andrejs Svilāns atklāja mūsu senčiem nezināmās papardes patiesības. Tagad mēs, protams, zinām, ka paņemšu te vienu zariņu. Ja rododendris, tas, ko mēs šeit redzam, ir ziedaugs, tad papardes tāpat kā staipekņi, tāpat kā kosis ir sporaugi. Un, ja mēs paskatīsimies šām pašām papardēm, te no lapa apakšpuses, tad tur mēs ieraudzīsim daudz sporu vācelītes, kur attīstās mikroskopiskas sporas ar ļoti sarežģītu attīstības ciklu, kādā veidā vairojas papardi. Loģiski, senos laikos tā bija tīrā mistika, kad šis augs ir, viņš pēkšņi kaut kur parādās, izaug, bet neviens nav redzējis ne ziedu, ne augļus, ne sēklas. Tā kā šī mitoloģija visticamāk ir saistīta ar šo mistisko vairošanos. Un tad, ja mums ir mistiskā šīta vairošanās, tad tas jau var apaugt ar leģendām, un leģendas mēs varam izdomāt, kādas vien vēlamies. Tā tā dzīvē zinātne un leģendas cieši savies ikdienas misticismā, skaidro valodniece Sandra Ūdre. Auglības dabas spēku personifikācija. Un tad Jānim paparžu krūmos pazūd, līgaviņa pazūd, Jāņa bērni, tātad papardžu krūms, paparžu audze, tas ir tāda sakrāla vieta Jāņu naktī, kur notiek mistiskas sakrālas darbības. Bet tas var būt arī plašāk, tas būtu uztverams, teiksim, kā tāds meditatīvs pārdzīvojums, kad tu esi absolūtā harmonijā ar dabu, ar šo pilnbrieda
brīdi. Spējas redzēt un aprakstīt, kādi izskatās papardes ziedi, zinātniekiem dod daili arī savādāk, citā kvalitātē raudzīties vasaras saulgriežu būtībai, turpina dendrologs Andrejs Svilāns. Un šie vasaras saulgrieži, šī Jāņa nakts, viņa ir bijusi vienmēr saistīta ar auglības rituāliem, arī ar to pašu mistisko papardi sasaistīta, kad cilvēki gāja peldēties Kaili ezerā. Kad, varbūt tās visu pārējo gada laiku, kad bija tika ievērotas ļoti stingras ētikas morāles normas, tad Jāņa naktī varēja atļauties erotiskas vaļības. Ja? Un tad, ja tā papardes noziet tajā Jāņa naktī, tad pēc 9 mēnešiem mēs redzam tos papardes augļus droši vien.